Zeme, kas saskārās ar smagiem laikiem, valdīja karaliene Elara. Ilga, skarba ziema nozīmēja, ka pārtikas bija maz, un daudzi uztraucās par nākamo maltīti. Cilvēki bieži cukstēja, mūsu karaliene patiesībā nesaprot mūsu ciešanas. Viņi redzēja viņu valkājam vienkāršas, salāpītas drēbes, ēdam tikai parastus rīsus un dārzeņus no koka bļodas. Karaliskais kases valsts, kas parasti bija grandioza un mirdzoša, šķita gandrīz tukša ar dažiem jauniem projektiem vai grezniem pasākumiem. Viņa taupa sev, daži skaļi nomurmināja. Viņa ir skopa un vienaldzīga, kamēr mēs cīnāmies par katru kumosu. Viņa pieņēma pašu sliktāko, vērtējot viņu pēc viņas pieticīgā izskata un klusajām, taupīgajām manierēm. Viņi domāja, ka viņai mazrūp viņu grūtības, tikai viņas pašas komforts, slepeni uzkrājot resursus. Bet karaliene Elara tikai pasmaidīja, nekad nepaskaidrojot savas izvēles. Viņa vienkārši turpināja savas pieticīgās maltītes un valkāja savas vecās kleitas, klusi strādājot. Gadi gāja, kamēr valstība joprojām saskārās ar ekonomiskām problēmām. Tad briesmīgs bats skāra kaimiņu valstību, izraisot plašas ciešanas un bailes no bada. Panika sāka izplatīties, daudzi baidījās, ka bats drīz sasniegs arī Elaras zemi. Mums nekas nav palicis, viņi kliedza.